šeit pie Saeimas šodien, 20. janvārī, ar sevišķu cinismu tiek atzīmēta barikāžu 35. gada diena, ja valdošie tikko gan Saeimā, gan Rīgas domē ir noraidījuši jebkādus likumprojektus un lēmumu projektus par palīdzību barikāžu dalībniekiem, piemēram, iedot viņiem barikāžu nedēļā bezmaksas transportu vai sniegt atlaides medicīniskai palīdzībai. Bet valdošie nāk uz šiem barikāžu pasākumiem, zīmējas lielās, it kā viņiem var to būt kaut kāda daļa, bet patiesībā, ja mēs paskatāmies kaut vai Rīgas domē, Anses Popoles Nacionālā apvienība 4 reizes nobalsoja pret braukšanas maksas variantu atlaidēm barikāžu dalībniekiem, kaut arī pats šis Anses Popoles barikāžu laikā bija 7. klasē, droši vien, ja vien nebija apstāts 6. klasē, jo Rīgas domē viņš apsaukājās kā 6. vai 7. klases skolnieks, vērsās pret tiem, kas ierosināja izdarīt barikāžu dalībniekam kaut ko labu. Tā kā valdošie nāk un zīmējas, bet barikāžu dalībnieki ir pārdomās par to, ko viņi izcīnīja, kas no tā sanāca un kā to turpināt.